Labdien! Šī video vietne un turpmāko laiku ar jums būšu es, Žana. Šodien man pusdienās būs romšteks. Un romšteksam, protams, man vajadzēs gaļa. Es paņēmu lielo karbonātu, var arī mīkstu ņemt, bet es iesaku tieši karbonātu paņemt. Tad vienmēr rezultāts sanāks labs, gaļa sulīga un pūst mutē. Tad vajadzēs ola, rīvmaize, sāls, pipari un būs arī man salātiņi tādi pikanti. Paņēmu skābētu gurķi, sīpolu un majonēzi. No sākuma jāizdauz gaļa. Es uzreiz griezu tāds plāns šķēlīgs, tad ir vieglāk izdaudzīt. Vienmēr izmantoju šādu pārtikas plēju, tad viegli izdaudzīt gaļu. Jo plānāk izdauzt, jo rezultāts ir labāks. Nu, lūk, cik gaļiņa sanāk plāna. Tagad gaļu apkaisu sāli un pipariem. Sākšu ar pipariem. Un paberu sāli. Sāli es tu šādā tupperware konteinerā. Man patīk, ka sāls savs, netiek mitrums iekšā. Vienmēr svaigs, nepievelk nekādu smaku citu. Un apgriežu uz otru pusīti. Šāds konteiners ir ļoti ērts, jo no abām pusēm var atvērt un iekļūt pie produktiem. Dažas minūtes pastāvēt. Pa šo laiku pagatavošu salātiņus, jo gaļa cepās ļoti ātri, tāpēc vajag pagatavot salātiņus. Salātiem izmantošu arī tupperware šādu te zaļu smalcinātu, bet arī var smalcināt gan riekstus, gan ābolus, es arī gurķi. Sagriežu nelielos gabalos, lūk ātri. Un pavelk dažas reizes. Darams ļoti viegli. To pat bērns var izdarīt. Nu, lūk. Šajā smalcinātā var sasmalcināt gan dilas, gan lokas, sīpols, bazilika, pētersīns. Ļoti laba manta un ērta. Paņemšu pusīti no sīpola. Šāds smalcinātais ir ļoti ērts, jo nevajag elektrību, var arī ceļojumā vienmēr paņemt. Mazgāt arī ļoti ērti zem ūdens. Gurķi ar sīpolu, lai pastāv bišķiņ ievelkās, lieku maliņā. Siltu eļļu. Tā, nu vajadzēs sakult olu. Mazliet sāli. Gatava. Un vēl vajadzēs rīvmaizi. Rīvmaizi gatavoju pati un tur šajā tupperware konteinerā. Patīk tas, ka rīvmaizi vienmēr sausa un nav mitra. Jau izmēģināju vairākus variantus, dažādas konteinerus, vienmēr, kas tā leduskapī, nu, pastāv dažas dienas un paliek tie rīvmaizi paliek mitra, bet šeit vienmēr dažus mēnešus var turēt leduskapī, nekāda vaina. Tā, eļļa karsta, laiks cept. Katru gabaliņu iemērc olā un rīvmaizē. Rīvmaizi nežēlojam, tā bagātīgi. Beram, panējam un pārēj bišķiņu. Lūk, eļļa dūmā, tāds ir gatava.
Nu, šādu plānu izaudzīt gaļu, viņi cepās ļoti ātri, no katras pusītes 2-3 minūtes. Kamēr cepās gaļa, uz šīm minūtēm laiks nomazgāt smalcinātāju. Nu, lūk, viss ir gatavs. Burvīgi, preroziņi. Nu, lūk, no abām pusēm ir zeltaini, brūni. Kāds sulīts nosiņi. Romšteks gatavs, pagatavošu salātus, pielišu klāt majonēzi. Un tā, laiks ir baudīt. Nu, lūk, parādīšu, cik gaļa ir mīksta, pilnīgi ar vienu griezienu. Tāpēc arī tieši iesaku lielopu karbonātu izmantot. Brīnišķīgi. Gaļa tiešām pūst mutē. Baudam. Romšteks gatavs, lai jums labi garšo. Balsojiet, komentējiet, laipni lūgti manā mājaslapā videovirtuve.lv. Gaidu jūsu jautājumus. Uz tikšanos!